Ziemassvētku dāvanu mistērija. Beidzot klāt bija Auroras gaidītākā diena gadā – Ziemassvētki. Mamma jau decembra sākumā mudināja meitu uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Tas nemaz nešķita tik viegli. Vispirms bija jāizdomā, ko tad viņa īsti vēlas. Tad jāmēģina atcerēties visus savus labos darbus, bet to bija tik daudz. Jāatzīst, ka gada laikā bija savācies arī pa kādam niķim, bet tos Aurora neminēja, cerībā, ka Ziemassvētku vecītis sapratīs. Tas tā nejauši sanācis. Vēstulē klāt Aurora uzzīmēja arī sveicienu kartīti, lai iepriecinātu visus palīgus rūķus. Aurora zina, ka šis viņiem nav viegls laiks, kuram gan ir. Arī mammai brīžiem pierēja ievalkas rūpju rieva, kura gan ātri vien izlīdzina Auroras sajūsmu par pārsteigumu rūķu zeķē. Bet kā gan var sagatavot dāvanas visiem pasaules bērniem, tā ir viena no mīklām, ko viņa noteikti reiz atrisinās. Laiks bija paskrējis nemanot. Pirms svētkiem bija jāveic tik daudz darbu, gan lieliem, gan maziem. Jāmācās dzejoļi, jācep piparkūkas, jāgriež rasols, jāizrotā māja ar gaismiņu virtenēm, jāatrod īstā egle un vēl. Aurora bija arī izgriezusi neskaitāmas papīra sniegpārslas, tik vieglas kā balerīnas tās tagad šūpojās visā mājā, visiem darba pilnas rokas. Toties šovakar var atpūsties, svinēt un priecāties. Ciemos atbraukuši radi, brīnums skaistā svētku eglīte spoži staro istabas stūrī un visi jau ķērušies pie gardām vakariņām. Tas nozīmē, ka katru brīdi būs kluss klauvējiens pie durvīm, gaisā virmo gaidas. Ak, tas bērnu prieks, kad ierodas Ziemassvētku vecītis. Tikpat liels prieks par maisu, kas viņam pār plecu. Dāvanas! Bet pie dāvanas jau netiek tāpat, tā ir jānopelna. Kāds skaita dzejoli, kāds dzied, katrs dara kā prot un māk. Aurora skaitīs dzejoli, ko iemācījās bērnu dārzā. Un šeku reku dāvana rokā, un tajā ir tieši tas, ko Aurora bija visvairāk gaidījusi. Kā gan katru gadu viņam izdodas saprast, kura tieši ir mana lielākā vēlēšanās? Tā ir vēl viena mīkla, kas man ir jānoskaidro, nodomāja mazā meitene. Lai brīnumi piepildītos, tiem ir jātic.